Informācijas karā kritiski ir pārņemt kontroli pār pretinieka masu mēdīju atslēgas struktūrām. Latvijā NEPLP, SEPLP un LSM. Latvijas sabiedrisko mēdīju produktu patērētājam ir visai grūti saprast, kas ir kas un ar ko viens no otra atšķiras. Tāpēc mazs ieskats par katras augstākās institūcijas, NEPLP un SEPLP kompetencēm un atbildībām. NEPLP – Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Tā ir Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kura uzrauga visus elektroniskos mēdījus Latvijā. Tā ir skaitā komerciālos TV un radio, kā arī audiovizuālā satura piegādātājus. Galvenās funkcijas. Tā izsniedz apraides un retranslācijas atļaujas, uzrauga vai mēdī ievēro likumus, piemēram, reklāmas noteikumus, valodas prasības, bērnu aizsardzību, pieņem lēmumus par pārkāpumiem, piemēram, soda par naida runu vai dezinformāciju un sagatavo mēdīju politikas priekšlikumus. SEPLP – Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kura pārauga sabiedriskos mēdījus, Latvijas televīziju, Latvijas radio un sabiedrisko mēdīju portālu LSM LV. Tās galvenās funkcijas un uzdevumi ir sabiedrisko mēdīju pāraudzība, attīstības plānošana un sabiedrības interešu pārstāvība. No funkcijām un uzdevumiem izriet, ka attiecībā uz satura pāraudzību funkcijas abām padomēm pārklājas. SEPLP tikai ir papildus funkcija, attīstības stratēģija un budžeta apstiprināšana sabiedriskajiem mēdījiem. Kas kontrolē naudas plūsmu, kontrolē visu. Kamēr Latvijas televīzija un Latvijas radio bija atsevišķas kapitāla sabiedrības, valsts sijā SEPLP kā institūcijai vēl bija kaut kāds racionāls pamatojums, bet, ja visi sabiedriskie mēdīji ir apvienoti vienā, kuram jau valda ar Latvijai ekskluzīvām algām aptuveni 10 000 eiro mēnesī, jo tās, citējot LTV arotbiedrības pārstāvi, nav bērnu dārza audzinātājas, kuras var par santīmiem strādāt. Pirmā brīdī ieraugot tos ciparus, tev aizsita elpa mazliet, ja? Zinot, cik ir jāuzskrien mirstīgajiem darbiniekiem, lai kaut 3., 5., 7. daļu no tā cipara sastrādāt, jo mēs sākam Latvijas televīzija lielākā daļa radošo, piemēram, sāk savu mēnesi no nulles. Un, kad tā nomierinās, ieelpo, tad atšķirībā no prezidenta man neskauž šie te cipari. Un, lai mēs dabūtu kādu pieaugušo, kas nāk strādāt, ja? Nevis kaut kādi vidējā līmeņa bērndārza audzinātāji. Ja? Kāpēc vēl vajag īpašu padomu, kura izveidota ar speciālu likumu 2021. gadā? Darbs administratīvā sloga un birokrātijas mazināšanas komisijai, kā arī iespēja ievērojami ietaupīt nodokļu maksātāju naudu. Premjere Evika Siliņa taču meklēja iespējas, kur var reorganizēt un apvienot. Finansējums sabiedriskajiem mēdījiem 2025. gadā būtiski palielinās no aptuveni 47,6 miljoniem eiro uz aptuveni 67 miljoniem eiro. Turklāt likumdošanā ir iestrādāti LSM finansējuma pieauguma mehānismi katru nākamo gadu. Šīs naudas izlietojumu tad arī apstiprina un uzrauga SEPLP 3 locekļi, kurus apstiprina Saeima. Tā bija visai vētraina sēde, kuras rezultātā ministru kabineta nominētā kandidatūra tika noraidīta. Debates parādīja, ka Latvijā pilnībā tiek ignorēts reputācijas institūts. Ivars Belte nenoliedzami ir augstas klases profesionālis, jo ja viņš tāds nebūtu, tad Krievijas pārstāvi diez vai viņam uzticētu pārstāvēt Latvijā Krievijas televīzijas kanālus šeit. Un ja viņam būtu arī kādas varbūt ideoloģiskas vai ētiskas dabas iebildumi pret to, tad viņš droši vien arī šādu darbu nebūtu strādājis. Pat ja pastāv kaut mazākās šaubas, šajā svarīgajā amatā nedrīkst nonākt cilvēki, kuri var neizdarīt kaut ko, domāt atšķirīgi no Latvijas valsts drošības un nacionālajām interesēm. Par atbalstu Beltem iestājās progresīvie un vairāk opozīcijas frakciju deputāti. Aicinu balsot par Ivaru Belti un nenogremdējumu par spēcīgs profesionāls, kurš nav ne prokremlisks, ne prokrievisks. Aplūkosim tuvāk izvirzītos kandidātus. Valdības nominētais kandidāts Ivars Belte, Baltijas Mēdīju alianse, ietilpa arī Baltijas pirmais kanāls, kādreizējais direktors, bijušais Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs.
Latvijas personāla atlases attīstības un atalgojuma pētījuma kompānijas Fontes valdes priekšsēdētājs un vecākais konsultants. Ar Fontes zīmolu strādā Fontes Executive Search un Fontes vadības konsultācijas. Starp citu, LSM locekļu konkursu formāli organizēja SEPLP, bet faktisko kandidatūru atlasi veids personāla atlases kompānija SIA Fontes Executive Search. Tā kā pie Baibas Zūzenes amatā iecelšanas dalību ir ņēmis Ivars Belte. Saulaicīgi būvētas komandas attiecības. Kāds bija pamatojums komisijai, ko vadīja valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs? Izvirzīt Ivara Beltes kandidatūru. Cīnisma paraugstunda. Pat Saeimas deputāti nomuls. Par Ivara Beltes iecelšanu amatā vienā frontes pusē bija LPV un progresīvie, koalīcijā ar Alekseju Rosļiko vadītās stabilitātes frakcijas deputātiem. Plecu pie pleca kā brāļi, pareizāk māsas, jo gan Skaidrīte Ābrama, gan Linda Liepiņa cīnījās kā lauvas Ivara Beltes aizstāvībā. Pateicība jāizsaka Nacionālās apvienības deputātam Artūram Butānam un Ansim Pūpolam, kuri aktīvi iesaistījās pret tik odiozu kandidātu un spēja mobilizēt nacionāli noskaņoto tautu sociālajos mēdījos. Prezidenta nominētā kandidāte Sanita Upleja Jegermane. Vienīgā, pret kuru nav iebildumu, ko varējusi, to darījusi savu spēku un iespēju robežās. Pat pāri tiem un aiz tām. Saeimas nominētā kandidāte Una Klapkalne. Tas ir pilnīgi cits stāsts. Te pretenzijas ir gan par Latvijas radio saimniecisko vadīšanu, gan Krievu redakcijām, kur Krievijas pilsoņi kūda pret valsts valodu. Sabiedrības uzticība Latvijas radio sniegtajām ziņām un informācijai ir kritiski zema. Pēdējais ticamais ārējais mērījums ir 2022. gadā Eurostat. Apmēram 36% pilnībā vai drīzāk uzticas Latvijas radio. Jaunākie pētījumi, kas uzrāda reitingu kāpumu, ir vietējie, kas liek šaubīties par socioloģiskajos pētījumos pielietoto metodiku un datu interpretāciju. Jo jebkādām ievērojamām datu izmaiņām ir jābūt nopietnam iemeslam. Latvijas radio publiskotie gada pārskati uzrāda klausītāju skaita samazināšanos visos mēdija kanālos. Vienīgais izņēmums ar labu reputāciju un stabilu reitingu ir Latvijas Rādio 2, kur skan latviešiem tradicionālā mūzika, šlāgeris un ziņģe. Tas izvelk Latvijas Rādio vidējos reitingus. Latvijas Rādio ir būtiska nozīme valsts civilās aizsardzības sistēmā, īpaši krīzes situācijās, piemēram, kara, dabas katastrofu, tehnoloģisku avāriju vai citu apdraudējumu gadījumā. Tās loma pamatā ir saistīta ar sabiedrības informēšanu, brīdināšanu un uzticamas informācijas nodrošināšanu. Latvijas radio galvenie aspekti ir nacionālais apraides tīkls un sasniedzamība, valsts oficiālais informācijas kanāls ārkārtas situācijās un nepārtraukta darbība arī ārkārtas apstākļos. Ļoti zīmīgs incidents notika 2024. gada 5. janvārī, kad Latvijas radio pārtrauca raidīt uz vairākām stundām. Iemesls bija piedūmojums. Pierādījās, ka, lai pārtrauktu Latvijas radio pārraidi, nevajag pat karu, pietiek ar remontu. Tas nozīmē, ka Latvijas civilās aizsardzības plāns strādā tikai uz papīra. Klusums, kas vairākas stundas valdīja Latvijas radio ēterā, pierādīja sabiedriskā mēdija sliktu pārvaldību. Kolēģi ziņa, jo pazuda uzreiz tas signāls pārāk. Nē. Nepazina? Šī nebija mācību trauksme, kā no sākuma tas varētu likties. Vairāk nekā 100 cilvēku no radio ēkas šodien bija jāevakuējās, jo otrā stāva starpsienā izcēlās degšana. Panika nav bijusi un visi ātri izkļuvuši no ēkas. Es domāju, ka mēs beidzam raidījumu šobrīd un izējam ārpusē, piedodiet. Jā, acīm redzot, tev. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome lūgs paskaidrojums Latvijas radio valdei par ētera pārāvumu. Viņuprāt, šādos ārkārtas gadījumos būtu jānodrošina ziņu pārraidīšana pēc iespējas īsākā laika posmā, lai klausītāji saprota, kas noticis. Latvijas radio rakstiskā paziņojumā teikts, ka tuvākajā laikā ar atbildīgajiem darbiniekiem izvērtēs radio rīcību. Vienalga, vai tā bija tīša sabotāža vai vienkārši bezatbildība, bet tur momentāni bija jāmaina valde. Par pienākumu nepienācīgu pildīšanu, kas rada tiešu apdraudējumu sabiedrības drošībai. Tā vietā Una Klapkalne tika izvirzīta uz labi apmaksātā SEPLP locekļa amatu, tālākai krievu valodas sargāšanai un uzspiešanai Latvijas sabiedriskajos mēdījos. Mēs saturu krievu valodā uzskatām kā
ieroci pret dezinformāciju un arī kā savā ziņā demokrātijas eksportu. Starp citu, un Klapkalna jūnija sākumā sākusi darbu arī Latvijas Arhitektu savienībā valdes priekšsēdētājas amatā. Viņa uzskata, ka amatus SEPLP un savienībā nebūs problemātiski apvienot. Darbu SEPLP nevarot salīdzināt ar darbu Latvijas radio, kura valdes priekšsēdētāja Klapkalna bija iepriekš. Latvijas radio atbildība bijusi 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā. SEPLP tā gluži nav, sacīja Klapkalna, norādot, ka SEPLP nav izpildu organizācija, bet gan lēmumu pieņemšanas organizācija. Lēmumu pieņemšana par 70 miljoniem gadā. Šķiet, un Klapkalna domā, ka lēmumus ir labāk pieņemt dokumentus nelasot. Varbūt viņai tomēr SEPLP funkcijas un uzdevumus vajadzētu pārlasīt. Tur ir daudz ko darīt, ja strādā godprātīgi. Šāda attieksme pret veicamo darbu pierāda, ka ir reāls pamatojums NEPLP un SEPLP reorganizācijai un apvienošanai, lai taupītu administratīvos un nodokļu maksātāju līdzekļus. Pārfrāzējot Raini, cīņa nav galā un nebeigsies. Krievijai pārāk svarīga ir ietekme Latvijas sabiedriskajos mēdījos. Tā kā drīz redzēsim, kurš nākamais melnais princis mēģinās pretendēt uz Jāņa Sikšņa atstāto vietu, jo zārgs jau tukšā nevar palikt.